Labdien! Mani sauc Veronika Cvetkova. Es mācos Dricānu vidusskolā 6. klasē. Šodien pastāstīšu jums pasaku par laimi. Kāds bagātnieka dēls vienmēr gugējās, ka nevarot laimīgs būt. Tēvs viņa atdevis pili, atdevis milzumu naudas, bet tas viss nekā nelīdzot. Beidzot, tas apņēmās pasauli laimi meklēt. Iet, kamēr nonāk pie krustceļa. Ilgi viņš domā, kurš ceļš no abiem būtu laimīgāks. Te nejauši iestājas sirma vecinīte. Tā bijusi pati laimes māmuļa un prasa: Jaunekli, ko tāds domīgs? Iznācu laimi meklēt, bet nezinu, kurš ceļš no abiem būtu labāks. Nāci man pakaļ, tad nenožēlosi. Labi. Iet līdz vēlam vakaram. Ceļš nobeidzās pie ļoti nabadzīgas būdiņas. Vecinīte atkal prasa jauneklim: Nu, jaunekli, vai būsi rādis tādā lupatu būdā pārgulēt? Man vienalga, vai lupatu būdā vai pilī. Nu tad labi, iesim iekšā. Ieiet iekšā, tur viņu sagaida sirms vecītis. Un tas pasaka savai meitiņai, skaistai kā rozītei, lai tā apgādājot viesiem vakariņas. Meite ienes putru no priežu mizām, ūdenī vārītu, un maizi no egļu sveikiem un samaltām priežu mizām. Un tad sauc visus pie galda. Pie galda veca ceļa biedrene prasa jauneklim atkal: Nu, jaunekli, vai neīgnējies no tāda ēdiena? Ko tur īgnieties? Ēdiens paliek ēdiens, bet pati nēsēja, skaista bijusi, skaista palikusi. No rīta vairs nebija ne vecīša, ne vecinītis, bet jauneklis jau pats zinādams ceļa, bildina skaisto meitini, aprakst un dzīvo tik laimīgi, ka ne savu mūžu nevajadzēja iet laimi meklēt. Anekdote. 2 draugi sarunājās. Vai tu zini, kas ir īstā laime? Protams, tas ir tāds mirklis, kad āpēdi ēdienu un vieta vēl paliek desertam. Atgadījums no dzīves. Mūsu skolā visur ir vienādas durvis. Kādu dienu mums bija stunda vizuālas mākslas kabinetā. Pirms zvana ar draudzenēm izgājām, sēdējām, smejamies. Kad atskanēja zvans, draudzenes gāja pa priekšu, bet es aizmugurē. Es nepamanīju, ka viņas jau iegāja klasē. Bet es gāju, un kā jūs domājat? Jā, es sajaucu klases. Bet laime, ka tur nebija neviena skolēna. Paldies par uzmanību!